Tad esam ciemos Temtek. Noķēruši mēs esam Kris. Tā kā Kristīna latviski būtu no rūpnīcas pārstāva, tad viņam pastāstīs, kas tad mums jauns no Temtek. Yeah, we have two new products. One is our DL. It's dual lens with the detection 640, and it has two lamps, 25 lens and 50 lens. So you can switch smoothly from here to here. Without focus. And this is the optimized joystick. You can feel how smooth, how good it is. So it's like an all-in-one device. No matter you're hunters or photographers, then you can use it for view, mountains, hunting, no matter. Tas jaunumiņš arī tā lieta, ko mēs pamanījām. Jūs paskatieties iepriekšējos testus pa valdu sēriju, un šis ir ņemts vērā un izlabots. Ja, tad Kris mums rāda, ja, kad mēs varam vienkārši, viņš ir asparītis, ja, mēs šādi te čiks, un viņš vaļā nomainam bateriju, un mēs aiztaisam ciet. Tā ir viena lieta, ko ņem vērā, un tā teikt, Temtek arī ceļo laikam līdzi un pievērš visu niansēm. Arī tāpatām tas joysticks, kas Raineram patika, bet man netik ļoti, tad šeit ir tā kā ātrs un bez žēlastības, ja filmā atcerieties to ātrumkloķi, ja, tad šitien te ir izlabots tas, un viņš ļoti forši strādā, ja, tad jūs nevarat tā kā ieslēgt nepareizo funkciju, ja sevišķi, ja mēs skatāmies augstumā. Tā mums Krista tad pastāstīs par to, kas tad ir jauns Oryx izpildījumā. The new thing is that the detector is 1280. So we make upgrading from 640 to 1280. This is the biggest thing. Ja tātad šeit mums ir 60 mm lēca, un šeit ir 1280. Tā kā arī šis tāds jauns produkts, man liekas, ka nekur veikalu plauktos un man liekas, pat mājaslapās nevar viņu redzēt. Tas ir kaut kas jauns un testējams. Yeah, actually, this is very interesting because Temtek for products give only 4 times digital zoom. Because sometimes if the Mac is like 6:8, it makes no sense, you know. When you map, the image is going, you know, it's not so clear. Jā. Jā, tā kā tas, ko mēs tā kā nojautām un to, ko mēs secinājām, tad mums apstiprina to, ka sanāk, tad kāpēc viņi neliek lielāku palielinājumu, lielākā palielinājuma vienkārši bildes kvalitāte samazinās un Temtekam vienmēr būs skaista bilde. To mēs šoreiz noskaidrojām un apstiprinājām. Vēl viens jaunumiņš, kā jau es teicu, 26. gads ir multispektrālo binokļu gads. Un tad pajautāsim mēs par šo Ventus saucās produkts. There is one thermal channel and there is a digital channel. Digital. Yeah, it's multi-spectrum binocular. Multi-spectrum. And it's 4K and 640 detection. This binocular, they have like 5-in-1. What's 5-in-1 is one is digital and one is thermal. And the new thing is that here you can switch smoothly from digital to thermal just by click. Okay. Yeah. So it's a dual band IR illumination. Okay, and this is also working like a digital zoom, yes? Yeah. And another thing is that it's small, light. Yeah, you know, because some hunters they complain about it's too heavy, it's too big, so we make it smaller. Very smaller, yes, Yeah. and a very interesting body solution because there is a place maybe we can turn around and show how nice place is for fingers. Power on, power off, and this is for standby. Standby, on, off. That's it. And this is like a focus for digital From canal, digital and thermal. canal. Yeah. Apskatījāmies jaunākos produktus no Temtek. Temtek pārsteidz ar savu bildes kvalitāti viennozīmīgi, ar risinājumiem arī nedaudz savādākiem kā ar citiem. Tad jauns multispektrālais binoklis, jauns wild monokulārs, jauna optika ar 1280, ko es pirms jūs pat nebiju pamanījis, ka tāds būs. Protams, sako līdz premiumoptics.lv, pie mums tikai godīgie testi, un tad uzzinās, kā tad viņš patiesībā rāda. Okay, thank you, Chris. About the information, about you showing the new products. Okay, thank you, Chris.